Labdien, dzīvības skatītāji! Šodien mūsu raidījums solās būt gan interesants un es pat teiktu neierasts. Mana apteeka farmaceita mācās ilglaicīgi, un nav jau brīnums, zāles ir tā sfēra, kurā nianšu un specifikas netrūkst. Savukārt cilvēkiem, kam nav atbilstošo zināšanu un pieredzes, viņu padomi ir īpaši nozīmīgi. Šodien studijā es esmu aicinājusi mana apteeka farmaceita Agrita Māklere. Labdien! Labdien! Es aicinu padalīties savā pieredzē un zināšanās, izspēlējot kādu spēli. Mēs uzbūrsim ainiņu, ka mums ir ģimene, kurā ir bērni, vecāki un opīši omītes. Un tad mēs skatīsimies, kādu slimību vai kādu sāpu mēs varētu ārstēt, un jūs varētu piedāvāt, kādus tad preparātus jūs piedāvātu bērniem, vecākiem un opīšiem. Tad mēs skatīsimies, ar ko mēs varam sākt, kāda būtu iespējamā saslimšana. Tātad iesnas. Ko jūs ieteiktu bērniem? Liksim uzreiz iekšā kastītē. Pavisam maziņiem bērniem es ieteiktu deguna pilienus. Nedaudz lielākiem bērniem no 2 gadu vecuma varētu izmantot aerosolu. Par aerosolu jūs teicāt, ka tātad maziem bērniem nē? Jā, jo mazi bērni nemācēs tehniku pareizi izmantot. Varbūt jūs parādītu, kā tad to dara? Tā, mēs noņemam korķīti. Un vienlaicīgi nospiežot uzgalīti ir jāizdara ielpa. Un jāievada ir ar pretējo roku pretējā nāsī, lai galiņš ir vērsts uz ārsienu. Ko jūs dotu vecākiem? Vecākiem varētu izmantot aerosolu, kas ir jau stiprākas koncentrācijas kā bērniem. Var izmantot arī pilienus un ziedas. Aerosolu var lietot vertikālā stāvoklī, nedaudz atliecot galvu un iepūšot. Pilienus lieto atguļoties, galvu pagriežot uz sānu. Ja nav nekādas problēmas ar sirdi, var arī izmantot dzeramus pretiesnu līdzekļus. Tad nedaudz par pašiem aerosoliem. Viņi droši vien ir dažādas koncentrācijas un dažādi sastāvi. Ko jūs varētu ieteikt vecākiem? Vairāk? Jā, vecākiem būtu jāizvēlās ar stiprāku koncentrāciju. Vēlams būt ar mitrinošu efektu, lai netiktu degunagļotāda nežultu. Pilienus vai aerosolu diezgan problemātiski dienas laikā lietot. Sevišķi, ja cilvēks ir aktīvs, strādājošs, tad var izmantot dzeramas tabletītes ar pseidofedrīnu. Var arī izmantot homeopātiskas tabletes, kas ir no dabīgas sastāvdaļām, kurām ir mazāk izteikts blakus parādības. Labi, tad varam doties tālāk pie vecvecākiem. Kas tur ir specifisks, teiksim, vecāku gadagāju cilvēkiem? Šaurākie asinsvadi viņiem mēdz būt, tāpēc arī ieteicams izvēlēties mazākas koncentrācijas. Var izvēlēties gan pilienus, gan aerosolu, bet mazākās koncentrācijā vai ziedas veidā. Un ko jūs ieteiktu iekšķīgi lietot? Jāņem vērā, ka šīs tabletes satur pseidofedrīnu, un, kā zināms, vecajiem cilvēkiem ļoti bieži ir arī dažādas sirds slimības, un šajā gadījumā būtu jāuzmanās lietojot šīs tabletes. Kā ir ar šo jūras ūdeni špricējumu degunā? Tieši aerosola ziņā labāk būtu piemērotāks pieaugušiem cilvēkiem vai vecākiem cilvēkiem. Bērniņiem var izmantot jūras ūdeni pilienu veidā. Ar iesnām būtu tikuši galā. Dosimies pie nākamā jautājuma. Kas mums ir nākamais? Drudžu mazināšana. Tātad sāksim atkal ar bērniem. Ko jūs ieteiktu bērniem, lai mazinātu drudzi? Maziem bērniem ieteiktu Liksim iekšā sīrupu. Nevajadzētu lietot tabletes, jo tabletes bērniem nelieto līdz 12 gadu drudžu mazināšanai. Un arī sīrupu lieto tikai pie temperatūras 38, 38,5 līdz 38 grādu temperatūrai. Vairāk bērnam vajadzētu šķidrumu palietot. Bērniem nevajadzētu lietot kombinētos pretsaukstēšanās preparātus, jo tiem ir lielāka paracetamoldeva, plus vēl kādas citas vielas, pretiesnu līdzekļi vai pretkleps līdzeklis, kas šajā gadījumā nav vajadzīgs, jo rodās vairāk blaknes. Bieži gadās, ka pieaugušie iedod bērniem sev domātus medikamentus, piemēram, aspirīnu. Ko jūs varētu teikt par to? Aspirīnu bērniem nelieto līdz 16 gadiem. Tā būtu nepareiza rīcība. Kāpēc? Jo tiek kairināts kuņģis, regulāri lietojot var rasties Reja sindroms, un arī pretsāpju
un predrudžu viela šajā preparātā ir lielākā koncentrācijā nekā bērnam paredzēta. Vēl es dzirdēju par kombinētajiem medikamentiem. Ko jūs varat teikt? Kombinētie medikamenti, kā mēs zinām, aptiekā nopērkamie pulverīši pret saaugstēšanos, kur sastāvā ir predrudžu viela, paracetamolu un kāds pretiesnu līdzeklis un pretklapas līdzeklis. Arī šo nevajadzētu lietot bērniem. Agrit, ko jūs ieteiktu pieaugušajiem? Pieaugušiem ieteiktu vai nu paracetamola tabletes vai kombinētos pretsaaugstēšanās līdzekļus, kur arī ir paracetamols. Nevajadzētu lietot pārmērīgi lielās devās vai bieži. Tas ir ļoti tradicionāli. Ātrāk gribam tikt veseli un tad tik dzeram visu pēc kārtas. Koncentrācija palielināsies, bet efekts no tā nepaliks labāks. Ātrāk nekļūsiet vesels. Runājot par vecvecākiem, cik nopietni ir augsta temperatūra vecvecākiem? Vecvecākiem nevajadzētu gaidīt līdz tiem 38 grādiem, vajadzētu temperatūru sākt jau mazināt ātrāk. Kāpēc? Jo viņiem ir dažādas citas saslimšanas, kādas sirdskaitas, tāpēc var rasties arī organisma dehidratācija, šķidruma zaudēšana, kā rezultātā var būt arī citas sūdzības cilvēkam. Droši vien daudz jādzer tāpat? Jādzer vairāk šķidrums, jā. Kā ar kombinētajiem medikamentiem? Kombinētos medikamentus nevajadzētu lietot cilvēkiem, kuriem ir sirds problēmas, jo šie kombinētie preparāti satur pseidoefedrīnu. Tagad saliksim pa kastītēm. Ko jūs tātad liktu pieaugušiem? Pieaugušiem mēs varētu kādu kombinēto preparātu. Viņiem ātra dzīve, nav laika sekot sev līdzi. Vecākiem cilvēkiem drošāk būtu lietot tabletes. Un tagad jautājums skatītājiem. Esiet uzmanīgi, jo raidījuma gaitā izskanēja atbilde uz šo jautājumu. Kura ir kombinēto pretsaaugstēšanās līdzekļu sastāvdaļa, kas mazina temperatūru? Pirmajiem 5 pareizās atbildes autoriem ir vērtīgas balvas. Pareizo atbildi nosauciet, zvanot pa ekrānā redzamo tālruni. Pirmajiem 5 pareizās atbildes autoriem balvā ir gritamīns C un gritamīns sievietēm. Tagad dosimies tālāk. Tagad par klepu. Ko mēs varam darīt, lai ārstētu klepu? Klepas ārstēšanas gadījumā var izmantot 2 veidu sīrupus. Ir pretklapas sīrupi, ko lieto pie savas kairinošas klepas, un ir atkrāpojošies sīrupi, kurus izmanto, kad ir atlicošas klepas. Un bērniem? Sāksim ar bērniem. Pirmām kārtām bērnu gadījumā vajadzētu izmantot vairāk šķidrumu, tējas palietot, pēc iespējas vairāk. Un tad atkarībā kāds ir kleps, ja ir nopietnāks gadījums, tad izmanto sīrupu, bet šajā gadījumā izmanto atkrāpojošo sīrupu, jo klepas nomācošo sīrupu bērniem neizmanto. Kāpēc? Tiek nomākts klepus centrs. Klepus centrs atrodas blakus elpošanas centram, un kā rezultātā var tikt nomākta elpošana. Vairāk bērniem mēs dodam pret atkrāpošanu. Atkrāpošanas līdzekļus, jā. Sīrupu veidā. Kā ar inhalācijām? Ar inhalācijām nevajadzētu izmantot ētriskās eļļas, var tēju apliet un elpot inhalācijām, var izmantot arī sprauslu inhalatorus, bet šajos aparātiņos nedrīkst lietot tējas. Tie ir tādi aparāti, kuros ielai kaut ko iekšā? Jā, tur ir speciāli vai fizioloģiskie šķīdumiņi vai speciāli inhalējumie šķīdumi. Un par mājas apstākļiem? Mājas apstākļos droši var bērt tējas, vārīt un elpot inhalācijas. Jā, es varu izstāstīt, ielai termosā tēju un tad nogriež plasmas pudelē slīpi galu, un tad bērnam liek virsū šādi, un gals ir termosā un skatoties televizoru. Ļoti labi var sevi ārstēt. Tātad pieaugušajiem, ko jūs viņiem piedāvāt? Pieaugušam cilvēkam atkarībā kāds ir klepus, var izmantot pretklapas līdzekļus, ja ir savs smokošs klepus, un atkrāpojošus līdzekļus, ja ir mīksts klepus atlicošs ar krēpām. Kā ir ar klepas ārstēšanu vecākiem? Vecākiem cilvēkiem nevajadzētu izmantot klepas nomācošos sīrupus, tādu pašu iemeslu dēļ kā bērniem, kad tiek nomākts elpošanas centrs. Vecākiem cilvēkiem var izmantot atkrāpojošos sīrupus vai tablešu veidā.
Un jāatcerās, ka pretkalpes līdzekļi var radīt aizcietējumus vecākiem cilvēkiem. Tad jāatcerās par vairāk šķidrumu uzņemšanu vai arī uzturā jālieto šķiedrvielām bagātāks uzturs. Paldies, Agrita, par sarunu. Man bija interesanti, un es domāju, arī mūsu skatītāji uzzināja daudz jauna. Vismaz to, kas svarīgi ir ievērot devas, laikus un nejaukt dažādus medikamentus kopā.